kāpēc krāsas svarīgs ne tieši tādā secībā. Mana atbilde no gaišas krāsas tumša, tas nozīmē no siltā toņa uz augsto. Man liekas, no siltākā toņa uz to augstāko iet, atspoguļoties pret ūdens glāzi, tā kā. Kaut kas tam līdzīgs, nezinu. Baltā gaisma, kas lauž šīs krāsas, septiņu krāsu sajaukas, tāpēc ļoti svarīgs. Tātad, kad līdz lietus, ļoti bieži spīd arī saule. Un secība ir tāpēc, ka viņam gaisma iespīd tajā lietus lāsītē. Ja viņi iespīd no augšas, tā kā stars iet no augšas lāsītē, apakšā iznāk zils, piemēram. Ja viņš ir tā kā zemāk, ir jau arī atkal cita krāsa, viņam sārkans. Un tā arī tas atkarīgs no tā, kā lāsītē iespīd gaisma. Es izdomāšu atbildi. No sākuma noskaidru, kādā secībā ir un kā varavīksnē krāsas un kādas tās ir. Un tad tur tā sanāk tā, ka no gaišākās iet uz tumšāko, un tas ir tāpēc, ka vienkārši atstarojas tā. To jums mācīs fizikā, ja jūs iesiet uz RTU, jums pasniedzēja Klīncāre visu tos ļoti jauki izstāstīs. Tajā lekcijā es skolā es atvainojos. Bet tāpēc tā ir. Tā vienkārši ir. Katrai krāsai cits viļņa galums, un tāpēc tāda secībā. Te nav īstenībā nekādas atbildes, kāpēc aiz sarkanās krāsas sako oranžā, dzeltenā un tā joprojām. Tā daba ir salikusi. Zinātnieki runā par dažāda garuma gaismas viļņiem, bet tās krāsas, tā sajūta rodas mūsu acī. Ir tādas krāsas, tā kā ir. Krāsu spektru var ieraudzīt, kad baltā gaisma lietus lāsēs sadalās un izveido varavīksni. Kad baltā gaisma, piemēram, saules gaisma, nonāk lietus lāsē, tā lūst un atstarojas, sadaloties 7 krāsās, dažādu viļņu garumu gaismā.